Nu ko, aiziet tātad otrais pusfināls Folkreisam un tikai 3 mašīnas tiks finālā no šiem braucējiem. Aiziet starts, biezais noslēp startā. Kūka tiek pat aizmugurē. Stumšanās bakstīšanās šobrīd pamatības starta taisnē. Mašīna šobrīd turpina braukt, tā ir labā ziņa, viss ir kārtībā. Vēl ar vietu ar stumšanās un bakstīšanās notiek, un Lajevskis noraujās. Bet visas mašīnas liekas, ka šobrīd turpina braukt, lai gan zelto karogu zona tur ir šobrīd zelto karogu parādās. Acīm redzot, ir kāda no mašīnām palikusi malā. Wow! Un vai tik tas nebūs Mārtiņš Spīķis, kurš būs kaut kur iesprūdis starp braucējiem, bet viena mašīna paliek trampolinā, un tas ir biezais, kurš tur ir palicis, bet biezais izskatās, ka turpinās braukt. Tās par stumšanās un bakstīšanās šobrīd notiek. Pirmās 3, 4, 5 vietas apmēram skaidrs, un tur jau pārējā rīktīgi kārtīgi stumjās.